Vai Latvijā var izaudzēt arbūzus? Šādi jautājumi sev pirms 5 gadiem uzdeva Tatjana Ābeltiņa, kad uzsāka arbūzu audzēšanas eksperimentu, kas noslēgsies nākamajā gadā. Šajā laikā saimniece pārbaudījusi dažādas šķirnes un audzēšanas tehnoloģijas, gūstot arvien jaunu pieredzi un zināšanas par šo pasaulē lielāko ogu. Un, lai arī dažkārt arbūzu lauks nenes iecerēto ražu, Tatjana ir pārliecinājusies, Latvijā arbūzus izaudzēt var. Šogad var izaudzēt. Piemēram, pagājušajā gadā es biju vienkārši bez arbūziem palikusi. Bija arī iestādīts lauks, bet, diemžēl, gada laiku vasaru mēs nevaram pasūtīt. Ja mēs varam pasūtīt sēklas, tad vasaru mēs nevaram pasūtīt. Un pagājušā gada vasara mūs stipri pievīla ne tikai man, bet arī pārējos arbūzu audzētājus. Pēc nākamā gada ražas un ieguldītā darba es varēšu veikt monitoringu un tikai jau sev izdarīt secinājumus, kas man ir jādara, lai es varētu uzsākt tādu nopietnu biznesu attiecībā ar arbūzu audzēšanu. Sākotnēji Tatjana iekopa 6 arbūzu vagas, bet šie dienvidnieki aug 0,2 hektāru platībā 72 vagās. Saimniece uzsver, ka viens no svarīgākajiem soļiem arbūzu audzēšanā ir kvalitatīvu sēklu iegāde. Tās viņa pasūta no ārzemēm. Šogad kopumā iesēja 4000 sēklu, no kurām izstādīšanai derēja vien 2500, un arī no tām daļa nemaz neražo. Tatjana piebilst, tā kā arbūzi tiek audzēti bioloģiski, ir lielāka iespēja, ka stāds vai augs dažādu kaitēkļu un citu faktoru ietekmē var iet bojā, bet katrai šķirnei šīs īpašības atšķiras. Šobrīd mēs saimniecībā audzējam 4 šķirnes. Sevi ir pierādījuši šobrīd tikai 2 šķirnes no 4. Tātad šie dzeltenie tie ir poļu, no Polijas vestie Zlotī Voliči. Ļoti pateicīga šķirne, tāpēc, ka ir ļoti ražīga. Ogas ir ļoti mazas, tas nozīmē pircējiem pievilcīgas, bet viņam ir viens netikums, viņam ir nenormāli maza un plāna miziņa. Transportēšanai ir ļoti grūti, tā kā es viņu principā ļoti tālu nekur nevaru eksportēt, tā kā tepat vietējā pilsētas tirgu. Šogad vēl mums bija pasūtītas arbūzi no Krievijas, kas sevi šobrīd nav attaisnojuši, bet es neņemos izteikt pāragrus secinājumus, jo katru šķirni es vismaz testēju 3 gadus, un Krievijas šķirnē šīs 1. gads. Un tad mums arī no Francijas sūtītie arbūzi. Rumānijas arbūzi, diemžēl, gājuši bojā sakarā ar Lietuvām. Šobrīd mēs izējām uz šķirnēm, kuras ir iespējams izaudzēt Latvijā. Tad attiecīgi klimata apstākļiem, kādas ir radītas. Jo ne visus arbūzus var izaudzēt Latvijā, ir jāpievērš uzmanība, ka pērkam sēklas veģetācijas periodam. Tad tas veģetācijas periods ir no tā brīža, kad tu izstādi arbūzu ārā jau kā dēstu uz lauka. Un mūsu Latvijas apstākļos būtu ideāli, ja tie ir 70–80 dienas. Bet līdz ar to šī oga ir mazāka. Tad, jo garāk veģetācijas periods, jo oga ir lielāka. Viņam tas briešanas laiks ir apmēram mēnesis, un tās 3 nedēļas aiziet gatavošanās laiks. Tad tā būtu. Bet arbūzs, principā, kolīdz viņš ir aputeksnējies un ir auglis aizmeties, tātad oga aizmetusies, tad burtiski viņš aug pa stundām. Jā, tā kā ir tā bijis, kad pirmajos gados es arī mērīju, gāju apkārt un skatījos, cik ātri tā odziņa aug, un burtiski tiešām aug acīm redzami. Jo, kamēr viņi sasniedz kādu, tādu tenisa bumbiņas apmēru, tās ir līdz 2 dienām. Ļoti ātri aug. Pēc tam jau, kad paliek lielāka tā oga, tad jau vairs to nevar redzēt tik ātri to kāpumu viņai. Ilgstošo Lietuvu dēļ arbūzu raža šogad nav tik laba kā gaidīts. Tatjana pieļauj, ka tie varētu būt vien 3 līdz 6 kg smagi, lai gan lielākais saimniecībā izaudzētais arbūzs bijis vairāk nekā 13 kg smags. Šādu ražu gan izdodas iegūt vien labvēlīgos laikapstākļos. Pēc iespējas mazāk lietus. Var būt minimālais nosacījums, tad naktis, lai būtu plus 15 grādi, lai maz līst. Jo kaut gan arbūzs ir oga, kas pārsvarā 90% sastāv no ūdens, bet ir maldīgs priekšstats cilvēkiem par to, ka viņiem patīk ūdens. Arbūziem nepatīk ūdens. Jo mazāk ūdens, jo ir lielākas ogas un tādi labāki apstākļi augšanai. Stādīšanas laikā, tad, kad tiek dēsti izstādīti uz lauka, tad ir jāuzmanās no dēstu mušiņas. Jo šis kaitēklis pagājušā gadā izpostīja 1/3 daļu no stādījumiem. Un arī šis te augstās naktis pirmās, tātad salnas, jāmēģina uzminēt to laiku, lai tā kā izstādam arbūzus, lai nebūtu ārā salnas.
Respektīvi, līdz 10. jūnijam vajadzētu izstādīt šos te arbūzus. Mēs saimniecībā stādam maija beigās līdz 1. jūnija datumiem ārā stādus. Nu, tad, principā, tāda dēsta mušiņas, augstās naktis un lielas lietavas. Arbūzam ir tā īpatnība, kad viņam ūdeni nevajag. Viņam vajag ļaut, lai viņš pats meklē ūdeni zemē iekšā, jo pie labvēlīgiem nosacījumiem arbūzam saknes var aiziet līdz pat metra dziļumam un metra platumā, tā kā tas saknes var aiziet. Un, jo ātrāk viņš sapratīs, ka viņam nedod ūdeni, un viņš ies dziļāk, jo būs spēcīgāks augs. Arbūzu laukā saimniece izveidojas laistīšanas sistēmu, jo, lai arbūzi labāk ieaugtos un arī sausās vasarās, ūdens ir nepieciešams. Kā laistīšanas sistēmas priekšrocības saimniece min, ka ūdens nonāk tikai augsnē, nevis uz auga, jo arbūziem nepatīk, ka ūdens nonāk uz lapām. Tie labprāt aug parastajā smilšmāla augsnē un arī mālainā zemē, bet tad gan ogas ir mazākas. Bijuši mēģinājumi stādīt arī kūdrā, bet neveiksmīgi. Tatjana stāsta, ka arbūzs nemēslo, bet augsnes auglības uzlabošanai audzē graudaugus, ko pēc tam iear zemē kā zaļmēslojumu, bet pavasarī, stādot arbūzus, izmanto arī humusu. Katru gadu saimniece pielieto jaunas arbūzu audzēšanas metodes, un šogad tā ir audzēšana uz plēves. Tāpat Tatjana šogad eksperimentē arī ar to, vai vienā arbūzu stādīšanas ligzdā var iestādīt 2 stādus, nezaudējot ražu. Principā var to darīt, bet tomēr labākie nosacījumi, ka vienā ligzdā atstājam 1 stádu, un tad tās atstarpes ir attiecīgi, kā ir noteikts katrai sēklas šķirnei. Bet ražīgums ir tā, jo lielāka oga, jo mazāk arbūzus atstājam. Līdz 10 kilogramiem ir jārēķinās uz 1 stádu, kad tas ir tas optimālais, ko mēs varam izaudzēt, lai būtu, teiksim, kvalitatīva tā oga. Principā, ja mums ir lielā šķirne, kas aug līdz 12 kilogramiem, tad mēs uz 1 stádu atstājam 1 arbūzu. Ja mums ir mazie arbūzi, tad 2-3 atstājam. Tā. Bet arbūzam ir tāds, viņš patiesībā arbūzs ir gudrāks par mums, jo viņam piemīt tādas spējas pašam regulēt sevi. Un tad, ja viņš ir aputeksnējies un aizmetušies vairāki arbūziņi, tad pēc kaut kāda brīža, pēc kādām pāris nedēļām viņš šos liekos arbūzus nomet nost. Lai arī Birzītēs arbūzu ražas novākšanas laiks vēl tikai priekšā, esam raduši, ka šo ogu sezonu sākas vasarā, kad veikalos nopērkam citās valstīs audzētie arbūzi, un visticamāk ik viens ir pārliecinājies, ka ne visi ir gatavi. Tāpēc būtiski zināt, kādiem aspektiem pievērst uzmanību, pirms iegādāties šo ogu, lai tā būtu sulīga un garda. Ir 4 pazīmes, principā pēc kā es eju. Tad pirmām kārtām es gribētu cilvēkiem ieteikt arbūzus pirkt tikai sākot ar augustu, ne ātrāk, jo pārējie arbūzi, kas ir nonāk pārdošanā līdz augustam, viņi tiek audzēti siltumnīcās. Tas jau sen pierādījies un arī presē par to raksta. Tad otrām kārtām es skatos meitenīti, lai ir. Tad meitenīte un puisītis, tad arbūziem arī ir dzimumi. Meitenītes vienmēr būs saldākas un mazāk sēklu viņās būs. Tā, šis ir puisītis. Viņam tā kā tikai ir tā vietiņa, kur ziediņš ir bijis, tad viņš ir tāds vienkārši izteikti punktiņš. Meitenīte jau ir nopietnāka. Meitenīte jau ir tā kā lielāka tā zieda vietiņa jau izteikti. Tad es skatos ar to vietu, kur ir gulējis arbūziņš, lai tā vieta, uz kuras viņš ir gulējis, ir ar izteiktu kontrastu. Piemēram, ja tas ir zaļais strīpainais arbūzs vai tumši zaļais, tad tā vieta vai nu ir balta, vai nu dzeltena, kā kurai pēc šķirnītes, kā kuram arbūziņam. Un tātad ar kontrastu pārēju, tāda izteikta kontrasta vieta, kur viņš ir gulējis. Tad, protams, skaņa, bet uz skaņu nevajadzētu paļauties, jo kā ir pierādījies, ir dažādi arbūzu šķirnes, un tad vienai arbūzu šķirnei ir dobju skaņa, un otra ir tāda skaļa skaņa. Tā kā tas nebūtu noteicošais faktors. Un, protams, kātiņš. Vai viņš ir dabiski nožuvis, vai viņš ir noraudz zaļš, un tad ir sācis žūt. Bet, principā, jāpaskatās, kas ir mums meitenīte vai puisītis, un ar to vietu, ar kuru ir gulējis arbūzs, vai viņš ir izteikti kontrastēns. Birzītēs drīzumā jau ražas novākšanas laiks, kad izaudzētie arbūzi nonāks pie pircējiem vai turpinās gatavoties iekštelpās. Tatjana atzīst, ka paši izaudzētie arbūzi ir ļoti pieprasīti, un šajā jomā viņi saskata perspektīvas. Saimniece joprojām nav atmetusi doma arī par to, ka papildus varētu uzsākt audzēt melotrijas, džungļu un meksikāņu mazos gurķīšus jeb peļu arbūzus.